psihoterapeiti, vai ne? Tad jums arī būtu jāgriežās, ko es jums nenovēlu, protams, pie kaut kāda speciālista, ja? Un tad psihoanalīze, tad būtu tas process, tieši analīze, ja? Kā process, kas mēģinātu noskaidrot, kāpēc jums rādās tā govs, ja? Un kāpēc, un restīvi nevis vienkārši kaut kāda govs, bet tāda govs, kas tiešām jums, nu, kā saka, kaut kādā ziņā padara jūsu dzīvi nepatīkamu un sliktu, ja? Un no kurienes tas nāk, un tāpēc jau arī tiek trenēti šie cilvēki, ja, kas Latvijā laikam īsti nenotiek. Latvijā laikam ir praktiski laikam kaut kāds 1 vai 2 tie cilvēki, kas ir izgājuši īpašu so apmācību šajā psihoanalīzes tiešām tādā nopietnā līmenī, ko Latvijā nemāca, bet arī daži, tas ir tas, ko laikam sauc par to psihodinamisko teoriju. Tā nav tā, kā saka, tā pilnībā tā psihoanalīze, bet tas ir kaut kas tāds, kad, kā saka, jūs vairāku mēnešu un pat gadu garumā reizi nedēļā vai biežāk ejat pie kaut kāda noteikta speciālista un runājat ar viņu par dažādām tēmām. Ja? Un tad šīs apmācības, tas vēlamais rezultāts ir tāds, ka jūs sākat saprast, no kurienes jums rodās šī neiroze attiecībā uz to govi sapnī. Ja? Un tajā mirklī, kad tas pieņēmums ir tāds, tajā mirklī, ka jūs saprotat, no kā tas nāk. Ja, kāpēc jums tas tā ir un kāpēc jūs nevarat naktī gulēt, tāpēc, ka jums rādās govs, ir tas mirklis, kad jums tā fobija vai komplekss pazūd. Ja, ja jūs saprotat, no kā tas nāk, kas ir tas iemesls, ja, kāpēc jums tas tā ir. Ja, tad tajā mirklī jūs vienkārši, kā saka, izveseļojaties noteikti, ja, protams, ar šo saprašanu. Tas notiek. Jā. Bet, kas attiecās uz visādām tādām, kā saka, populārām sapņu grāmatām, tas nav nekas slikts, un tas, protams, ir vēsturiski vienmēr bijis, arī latviski pietiekoši pieņemami, bet ir skaidrs, ka tās ir jau, protams, tādas ļoti vulgāras interpretācijas, vai ne? Un tā ir skaidrs, jo tas nenozīmē, ka ja man sapnī rādītos govs, ka tas nozīmētu manai psihē to pašu, ko kā saka, tas nozīmētu jūsu psihē, ja jums rādītos govs, vai ne? Tā tie simbolizācijas procesi ir atšķirīgi. Ja? Bet kultūra vēlreiz, un tagad atgriežamies pie tā, kas tika runāts iepriekš. Kultūra ir šādu te simbolisku procesu rezultāts, ja kā māksla vēlreiz lielā mērā arī reliģija, bet arī mūzika, dzeja un tā tālāk, ja, kuros tāda simboliskā veidā patiesībā atspoguļojas noteikti cilvēku psiholoģiski procesi. Un skaidrs, ka populāri, acīm redzot, un nozīmīgi mākslas darbi ir tie, kuru tā simboliskā struktūra kaut kādā veidā uzrunā arī daudz citu cilvēku psihi, vai ne? Mēs par to runāsim vēl citos gadījumos, bet tas ir, piemēram, viens no gadījumiem par zinām stāstījumu struktūru, kas neskaitāms reizes izpaužās, atkal uzprasaties uz laipnībām ar savām izziņām, jā? Hello, Jaunkundzes, jā, jūs gribat kaut ko jauku izdzirdēt, vai kas ir par lietu? Jā, neskatieties, arī jums ir runa. Nevajag, tiešām nevajag, jā? Es saprotu, ka, kā saka, tas, kā saka, labi, es paklusēšu labāk, citādāk tiešām kaut kas nebūtu labi. Jo, kā saka, briedums kaut kādā ziņā tomēr saistās ar to, ka cilvēks spēj sevi kontrolēt un nedarīt lietas, kuras viņam lūdz nedarīt vairākas. Acīm redzot, tā fāze vēl nav sasniegta jūsu gadījumā. Tad, lūk, šie mākslinieciskie procesi ļoti lielā mērā tad atsaucas uz šādiem cilvēku psiholoģiskiem procesiem. Ja? Vēl viens no klasisks stāsts, vai ne? Piemēram, mēs zinām, ka ir kaut kādi stāsti, kas nepārstāj uzrunāt cilvēkus, lai cik reizes viņus šo stāstus nestāstītu. Tāpēc, ka tā simboliskā struktūra kaut kādā ziņā liekas, acīm redzot, mums visiem psiholoģiski nozīmīgi. Tas ir stāsts par 2 jauniem cilvēkiem, visbiežāk pretējā dzimumu, kas satiekas, iemīl viens otru un pēc tam no sevis neatkarīgi apstākļu dēļ ir spiest šķirties. Ne? Uz šī te viena stāsta bāzes, ja, ir vēl veidot veselu
vesels lērums ar visdažādākajiem mākslas darbiem. Ja? Tur visādi sākot ar Romeo un Džuljetām un visiem pārējiem stāstiem, ja? Titanikiem, kur jūs, kā saka, raudādams nācāt un raudādami nācāt ārā no kinoteātra. Ja? Šis stāsts ir psiholoģiski uzrunājošs. Ja? Un māksla tajā ziņā vēlreiz, kā saka, šajā ziņā simbolisks cilvēku psiholoģisku procesu atveidojums vai katalizators. Ja? Proti, ka mūsos noteikti mākslas darbi izraisa kaut kādas noteiktas emocijas un reakcijas. Ja? Citām vārdiem sakot, māksla vēlreiz ir šajā ziņā nozīmīgs tāds process, kas, kā simboli, ja, kas uzrunā un runā par zināmiem cilvēku psiholoģiskiem procesiem. Ja. Kas pašam Freidam ir darbs pār Leonardo da Vinci, kas tā arī saucās Leonardo, kurš ir, man liekas, arī latviski tulkots, kur viņš pamatā stāsta par to, kādā veidā tieši raugoties uz pašu da Vinci biogrāfiju, ja, no kurienes rodās tad, šie simboli un šīs izpausmes, kādas mēs pazīstam tajās pašās da Vinci gleznās, vai ne, un da Vinci citu veidu mākslas darbos, grafikās un zīmējumos un tā tālāk, kas līdz pat šim brīdim tiek uzskatīti par ļoti nozīmīgiem, rietumu kultūras elementiem, ja, un tā tālāk. Visbeidzot, protams, tas viens no tādiem Freida nozīmīgiem atklājumiem ir arī stāsts par to, ka cilvēks jau no savas dzimšanas patiesībā nav disponēts uz kaut kādu, sociāli harmonisku dzīvi. Jo cilvēkam ir, viņā ir ieliktas kaut kāda, sākotnēji dispozīcija uz noteiktiem konfliktiem, uz noteiktām neirozēm un noteiktiem kompleksiem. Ja? Un tas slavenākais stāsts, protams, ir stāsts par tā saukto Oidipa, jeb, ja vēlaties, Edipa kompleksu, kas ir savā ziņā Freida perspektīvā īstenībā visas kultūras sākuma punkts. Tas ir stāsts par to, ka mēs tradicionāli piedzimstot kaut kādā ģimenē ar tēvu un māti iegūstam kaut kādas psiholoģiskas dispozīcijas pret šiem abiem cilvēkiem, kuras turpina noteikti mūsu psihisku dzīvi arī tad, kad šie abi divi konkrētie cilvēki jums vairs nav līdzās. Un tā, protams, tad ir saistīta ar šo slaveno sengrieķu mītu un traģēdiju par Edipu. Ja? Proti, tas ir stāsts par to, ka bērni ir jau no savas piedzimšanas disponēti seksuāli iekārot pretējā dzimuma vecāku un nogalināt sava dzimuma vecāku. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā saka, attiecīgi ja mēs vīrietim, tad attiecīgi viņa tēvs ir konkurence attiecībā uz īpašumu tiesībām uz māti, ja, kā baudas avotu. Un, attiecīgi, tad sievietes gadījumā to mēdz saukt par to elektras kompleksu, tajā ziņā, ka sieviešu dzimumu bērni vienmēr piedzimst ar īpašu, iepriekš nosacītu agresivitāti pret māti, tieši konkurencē par šo tēvu un viņa uzmanību kā iespējamo, baudas avotu. Un šis ir tāds, ļoti nozīmīgs stāsts, kas var tikt interpretēts ļoti dažādos veidos. Proti, attiecības ar vecākiem, kuras, kā mēs to tradicionāli iedomājamies, kā mums ir no skolā mācīts, un jau no paša sākuma agrīna vecuma iestāstīts, ka seksuālas attiecības ģimenē starp vecākiem un bērniem ir kaut kas absolūti sociāli nepieņemams. Tas ir kaut kas, incests, kaut kas absolūti aizliegts, vai ne? Tas ir absolūti neiespējamība. Ja? Vienlaikus šo šķietam absolūti neiespējamo attiecību klātbūtni cilvēka psihē ir
novērojama. Ja? Un tad, šajā respektīvi, ja vēlaties, kā saka, ģimene ar māti, tēvu un bērnu, kā sākotnējais mīlas trīsstūris, ja? Kurš tad darbojas ne tik daudz kā katra mūsu biogrāfisks fakts, cik darbojās kā arī tāds sākotnējais kultūras sākuma punkts tajā ziņā, ka, kā mēs to zinām, tēvs tradicionāli ģimenē ir tas pats stiprākais. Ja? Savukārt sabiedrība veidojas no tā, ka brāļi, ka mēs kā saka, apvienojamies pret šo savu spēcīgo alfa tēviņu tēvu. Ja? Un nogalinām viņu, un no tā tad parādās, kā saka, tās pirmā, bet tas mums no vienas puses mēs viņu nogalinām, no otras puses tas mūsos izraisa vainas apziņu. Ja? Un ar to brīdi tad arī sākās tas, kā saka, civilizācijas sākuma punkts, jo tad mēs iedomājamies, kā tad mēs tā varējām, un tad tur ir, kā saka, parādās šis reliģiskais priekšstats par to, ka tēvs, lai gan arī mēs viņu paši esam nogalinājuši, bet viņš kaut kādā nozīmē ir mūžam dzīvs, vai ne? Un tā tālāk, un tā tālāk. Citām vārdiem sakot, tas ir tāds, ļoti visaptverošs princips, ja, proti kā norisinās dažādi psihiski un kulturāli procesi, no kura izējas punkts ir tieši šīs cilvēka sākotnējās psihoseksuālās attiecības ar vecākiem. Ja? Kas ir, kā jūs to droši vien domājat, vai kas mēs taču esam tur pieauguši cilvēki, ko tad vai mēs jau patstāvīgi gudri un tā tālāk un tā tālāk. Bet tā ir tā lieta, un Freids arī ļoti bieži norāda, ka tas mūsu priekšstats par to, cik mēs esam racionāli un it kā zinoši un kontrolējoši sevi, ir ļoti bieži maldīgs, jo šādi te kompleksi, ja, kā saka, nerealizētas seksuālas iekāras attiecībā uz pretējā dzimuma vecākiem, kaut arī mēs to neapzināmies un esam izstūmuši no savas tās apziņas, ja, viņi joprojām turpina darboties mūsu psihikas dziļākajos līmeņos un turpina ietekmēt mūsu darbību. Ja? Tāpēc, kā jau mēs to runājām, cilvēka darbību nekādā gadījumā, un tas ir ļoti būtiski, nenosaka tikai un vienīgi viņa šī, kā saka, racionāla apzinātā kontrole. Ja? Cilvēka darbība nosaka 101 cita, teiksim tā, 101 cits psihisks process, par kura darbošanos savā apziņā mēs patiesībā neko daudz nenojaušam, vai ne? Tālūk. Labi, ar to mēs arī pabeigsim. Paldies jums šodien. Tiekamies nākamajā reizē.